Un nākamā prezentācija. Tiesību sarga biroja juridiskā padomniece ir mūsu nākamā viešņa. 10 gadu progresa pašvaldības mājokļu kvalitātes pilnveidē. Ieva Arklone, Ieva lūdzu uz skatuvi, sagaidām ar aplausiem. Ieva! Veiksim! Jā, labdien! Tātad mans vārds ir Ieva Arklone, pārstāvu tiesību sarga biroju. Un šīs dienas uzdevums man ir sniegt jums nelielu ieskatu par pašvaldību dzīvojamo telpu un dzīvojamo māju kvalitāti, jo arī pašvaldības kā dzīvokļu īpašnieki ir ieinteresēti dzīvojamo māju renovācijā. Tātad sākšu ar to, ka tiesības uz mājokli nešaubīgi ir viens no cilvēku pamattiesībām. Tādējādi arī tiesības sargs ar 10 gadu intervālu veica pašvaldību mājokļu kvalitātes monitoringu, izlases kārtībā apsekojot vairākas pašvaldības, lai pārliecinātos, vai šīs dzīvojamās telpas, kas tiek piedāvātas pašvaldības palīdzības ietvaros, ir dzīvošanai derīgas. Tātad mēs koncentrējāmies uz tām dzīvojamām telpām, kuras tiek izīrētas autonomās funkcijas ietvaros, un likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā noteica, ka šīs dzīvojamās telpas, kas tiek izīrētas, viņām ir jābūt dzīvošanai derīgām. Diemžēl 14. gadā vairāk, 24. gadā mazāk, šīs dzīvojamās telpas, dzīvošanai derīgas telpas kritēriji izpildījās tīri formāli. Tātad pašvaldībām vairāk ir jādomā par to, vai tiešām piedāvājot dzīvojamās telpas šādā stāvoklī, tas atbilst cilvēku ilglaicīgam patvērumam un vai šāds piedāvājums neaizskar personas cieņu. 14. gadā mēs apsekojām 26 pašvaldības, 80 brīvās dzīvojamās telpas. Savukārt pagājušajā gadā tās bija 18 pašvaldības un 65 dzīvojamās telpas. Sākšu ar 14. gadu. Tātad šis ir reāls piemērs, ar ko sākās tiesības sarga interese par pašvaldības mājokļu kvalitāti. Birojā vērsās kāda kundze gados, denacionalizēta nama īrniece, kura norādīja, ka ir saņēmusi apskates norīkojumu par šo dzīvokli. Un, protams, aizejot to apskatīt, viņa konstatēja, ka pēc saviem ienākumiem nespēs to uzlabot un no šī dzīvokļa atteicās. Pašvaldības piedāvā dzīvokļus dažādos stāvokļos, ar bez labiekārtojumu, ar daļai labiekārtojumu līmeni. Šī konkrētā pašvaldība gaidīja ģimeni, kurai tika izīrēta šī dzīvojamā telpa, tad ģimeni ar bērnu ar invaliditāti. Šī pašvaldība ir nodrošinājusi pat pilnu sadzīves aprīkojumu, virtuves iekārtu, mīksto grīdas segumu. Pārējot pie nākamām dzīvojamām telpām, tās gan nebūs tik vizuāli skaistas. Vēl viens labs variants ir šis. Šis ir pirmā dzīvojamā māja, kas tika uzcelta pēc neatkarības atjaunošanas šajā pašvaldībā un pārsvarā izvietoti denacionalizēti nama īrnieki. Mēs apsekojam ne tikai tādas mājas, ne tikai tādus dzīvokļu īpašumus, kas pieder pašvaldībai daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās, bet arī sociālās dzīvojamās mājas, dažādu grupu kopdzīvojamās mājas ar kopējā lietošanā esošām palīga telpām. Un jāsaka, ka tur tā situācija nav diezko spoža. Šī ir viena no tām kopdzīvojamām mājām ar kopējā lietošanā esošām palīga telpām. Jūs varat redzēt, kādā stāvoklī ir, teiksim, virtuvē grīdas segums. Apakšējā attēlā ir vannas istaba, kur cilvēki šajā izflīzētajā nodalījumā mazgājas bez jebkādas privātuma iespējām. Mūs uzaicināja arī vairāki īrnieki pie sevis istabiņās, un, protams, tur arī ir šis pelējums, kas, diemžēl, ir tik nopietnas, ka viņi paši saviem spēkiem nespēja tikt galā. Diemžēl šajās ēkās ir paaugstināts mitruma līmenis un slikti strādājoša ventilācijas sistēma, kas automātiski nozīmē to, ka ir pelējuma sēnīte, kas negatīvi, protams, ietekmē arī cilvēku veselību. Vidējā bildē jūs redzat kādu brīvo istabiņu, kas uz to laiku tika piedāvāta pašvaldības palīdzības ietvaros, un kādu jūs redzat šīs ieejas durvis, tādā stāvoklī aptuveni bija arī pati dzīvojamā istabiņa.
Šis tāds interesants gadījums, diemžēl, arī tika piedāvāts pašvaldības palīdzības ietvaros. Protams, šī nav dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa, tomēr pašvaldības pārstāvs norādīja, ka tā tiek izīrēta. Izīrēta tamdēļ, ka esot cilvēki, kuri labprāt vēloties tādas īrēt un ieguldīt savu naudu. Un tad šeit arī jautājums par to, vai izīrējot šādas dzīvojamās telpas, tas tomēr neaizskar personas cieņu. Jo es atkārtošu, ka mēs runājam par personām, kas ir mazāk aizsargātas, un viņām tiek izīrēta šīs dzīvojamās telpas pašvaldības palīdzības ietvaros. Ja šī konkrētā dzīvojamā telpa būtu atbilstoši dzīvošanai derīgas telpas kritērijiem, vienlaikus ir jādomā par alternatīvu labierīcību ierīkošanu, iespējams pašā dzīvoklī, jo koplietošanas labierīcības, kā redzams, ir antisanitārā stāvoklī, tad uzmanība ir pievēršama mājas kopējam tehniskajam stāvoklim, šai fiziskajai stiprībai un stabilitātei, kas viennozīmīgi prasās pēc mājas renovācijas. Par šo dzīvojamo telpu pašvaldība bija lēmusi, ka tā ir dzīvošanai derīga. Tā tika piedāvāta cilvēkiem pašvaldības palīdzības ietvaros. Arī šeit ir antisanitārā stāvoklī esošas palīga telpas, šīs tualete, kas atrodas kāpņu telpā. Pašvaldības pārstāvs norādīja, ka papildus līdzekļi šeit netiks ieguldīti, bet personas nākot skatoties un atsakoties. Diemžēl arī šī dzīvošana nederīgā dzīvojamā telpa tika piedāvāta kādā citā pašvaldībā. Arī šeit pašvaldība norādīja, ka viņai nav līdzekļu šīs dzīvojamās telpas remontam. Arī šī nav dzīvošanai derīga, tā tad principā nebūtu piedāvājama. Un arī šeit ir jautājums vietā par to, vai piedāvājot šādu telpu, tas nepārkāp personas cieņu. Vidēji skatoties, tad 14. gadā tā dzīvojamā telpa kvalitāte bija aptuveni šāda, ar labākiem un sliktākiem piemēriem, joprojām ūdens ņemšanas vieta aka, ļoti bieži ēdienu pagatavošanas vieta un apkurs iekārta vai sistēma ir šī mūra krāsniņa. Bet pārējot pie 24. gada dzīvojamām telpām, jāteic, ka ļoti iespējams, ka tiesības sarga rekomendācijas pēc 14. gada monitoringa vizītēm pašvaldības bija ņēmušas vērā, bija ieguldījušas ļoti liels līdzekļus arī dzīvojamo fonda pilnveidei, bet kopumā jāteic, ka par šo arī šī ir dzīvošanai derīga telpa, tika izīrēta un jau pieņemts lēmums par izīrēšanu. Īrnieks bija ļoti apmierināts, ka iepriekšējais īrnieks ir atstājis savas mēbeles, līdz ar ko viņam ir jāizdod mazākas naudiņas, lai šīs telpas apdzīvotu. 24. gadā, kad mēs apbraukājām šīs pašvaldības, mēs konstatējām, ka tiešām ļoti daudzās tika veikta renovācijas darbi, par ko mums ļoti liels prieks. Pašvaldības bija gan savos budžeta līdzekļos paredzējuši papildu finansējumu, gan arī pieteikušās Eiropas Savienības līdzfinansētajos programmās, un notika aktīva māju renovācija. Arī šis konkrētais dzīvoklis gaidīja savu jauno īrnieku. Šī ir ļoti laba sociālā dzīvojamā māja, labs piemērs cilvēku cienīgi dzīves apstākļi. Mājā tika nodrošināta arī dežuranta klātbūtne. Ļoti iespējams, ka tas ir iespēja, kāpēc tā dzīvojamā māja bija tik labā stāvoklī, jo šis dežurants tomēr nodrošina šo sabiedrisko kārtību, lai īrnieki nepostītu dzīvojamās telpas. Arī šī ir sociālā dzīvojamā māja. Arī šeit tika nodrošināta dežuranta klātbūtne. Un kopumā jāteic, ka, protams, pašvaldības ieguldot līdzekļus un remontējot šos dzīvojamos dzīvokļus, kurus tiek izīrēti pašvaldības palīdzības ietvaros, nevienmēr saņem tādu atgriezenisko saiti no īrniekiem, jo, piemēram, par šo konkrēto dzīvokli ļoti daudz atsakoties, jo tas atrodas ne tādā rajonā, kā viņiem patīkoties. Bet arī tas ir viens no, tā teikt, iespējām, kā īrnieki var pateikt savu nē. Šis bija 24. gada labākais apsakotais objekts. Tā bija sociālā dzīvokļa māja, kurā veikti augsta energoefektivitātes pasākumi, atjaunota moderna apkursa sistēma. Katrā no istabiņām paredzēts arī attālinātais ūdens skaitītāja mērītāja aparāts. Un kopumā pašvaldības pārstāvs bija ļoti, priecīgs par šo izdevušos projektu, kas kopumā radīja arī sakārtotāku pilsētvidi.
Pašvaldības piešķir dzīvokļus arī kā bonusu, teiksim, izīrē šīs dzīvojamās telpas kvalificētiem speciālistiem. Ja pašvaldībā trūkst kāds speciālists, teiksim, ārsts vai skolotājs, tad viņi arī šīs dzīvojamās telpas uz darba laiku var izīrēt. Lai tas viss neizskatītos tik rožaini, jāsaka, arī 24. gadā bija atsevišķas pašvaldības, kurām būtu jādomā par dzīvošanai derīgas telpas izpildes kritērijiem. Šis ir dzīvoklis, ja nemaldos, 4 dzīvokļu mājā, kas arī principā tika jau izīrēts, un lēmumu īrnieks pieņēma pamatojoties uz apsakojumu šī dzīvokļa, izīrēts daudzbērnu ģimenei. Tātad arī šeit vietā jautājums, vai tiešām piešķirot šādas dzīvojamās telpas, turklāt mazāk aizsargātām personu kategorijām, vai tiešām šeit izpildās šie dzīvošanai derīgas telpas kritēriji un netiek aizskarta personas cieņa. Šis dzīvoklis pašvaldības palīdzības ietvaros netika izīrēts, bet es viņu ieliku prezentācijā ar domu, ka nevienmēr skaista ārpus nozīmē arī skaistu iekšpusi, bet gribu vērst uzmanību uz to, ka diemžēl ir pašvaldības īrnieki, kas nespēja nodrošināt kārtību izīrētajās dzīvojamās telpās un tās padara par dzīvošanai nederīgām. Tātad šeit pašvaldībām savukārt būtu jādomā par to, kā iespējams sociālā dienesta, sociālā darbinieka papildus uzraudzība šādiem īrniekiem, lai pašvaldībai nebūtu pēc tam jātērē milzu līdzekļi šīs dzīvojamās telpas atjaunošanai. Nedaudz par datiem, tad mēs saņēmām uz pagājušo gadu informāciju, ka kopumā Latvijā bija aptuveni 5000 dzīvojamo telpu brīvu. Diemžēl tikai 1362 bija tādas, kas bija dzīvošanai derīgas. Attiecīgi lielais vairums gaida vai nu papildus finansējumu, vai arī viņas var tikt atsavinātas. Un visbeidzot pie secinājumiem mēs tiešām varam teikt, ka 10 gadu periodā pašvaldību mājokļu kvalitāte ir būtiski uzlabojusies. Pašvaldības ir savos budžeta līdzekļos paredzējušas papildus finansējumu, tāpat arī aktīvi iesaistījušās Eiropas Savienību fondu līdzfinansējumu saņemšanai, un jo vairāk pašvaldības renovē šīs dzīvojamās mājas, jo ātrāk mazinās dzīvokļu rindās esošo cilvēku skaits. Un vienīgā pašvaldība, ko es esmu nosaukusi šajā prezentācijā vārdā, tā ir Saldus novada pašvaldība. Un tas ir labs piemērs pirms un pēc, kā padomju laikā celta viesnīca tika pārbūvēta par sociālo dzīvojamo māju. Un tā kā šie pārbūves darbi rit veiksmīgi uz priekšu, arī nākamā gada sākumā pašvaldības šī sociālā māja gaidot savus pirmos īrniekus. Paldies, esmu pārterēs laiku. Bet paldies tev, Ieva. Paldies! Pāris jautājumi. Kādi ir normatīvajos aktos noteiktie kritēriji dzīvošanai derīgai telpai? Tātad it kā jūs uzskatāt, ka nav cilvēku cieņai atbilstoši, bet vai tur ir ļoti konkrēti? Šis nav? Jā, tur ir ļoti konkrēti noteikts. Likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 16. pāns. Tātad tas paredz, ka viņai jābūt ir apkurināmai, apgaismojumai, paredzētam cilvēku ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai, kā arī viņai jāatbilst atsevišķām likuma prasībām, kas attiecas uz būvniecību. Kas ar to pelējumu, piemēram, vai tur ir kāds veids, kā to noteikti der vai neder? Diemžēl tās ēkas, kas ir ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām, ir grūti apsaimniekojamas, un tur pašvaldības pārstāvjiem vai arī, teiksim, tās ir tās mājas ar kopdzīvošanā esošām palīgtelpām. Tās būtu jādomā vai nu pārbūvēt, vai kā savādāk risināt jautājumu. Bet principā, jā, tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, tomēr 10 gadu ietvarā tā ir būtiski augusi. Vai tev ir kāda informācija, varbūt tu vari atbildēt šo, vai pašvaldība kā dzīvokļa īpašnieks var iekļaut īrnieka rēķinā kredītu maksājumu par renovāciju un uzkrājumu fonda izmaksas, tajā brīdī, kad šis īrnieks kļūst par iedzīvotāju tur? Uzkrājuma fonda izmaksas visdrīzāk tas ir dzīvokļu īpašnieku pienākums. Šajā gadījumā mēs runājam par pašvaldības īrnieku, kas ir sociāli mazāk sargāta kategorija. Tā kā es teiktu, ka šobrīd nē. Šobrīd nē. Paldies tev, Ieva. Paldies. Un paldies jums par jautājumiem un aplausiem.